Koku saglabāšana bioloģiskā vecuma sasniegšanai. Mežā kā dabiskā un sarežģītā sistēmā ietilpst dažāda vecuma koki, bet sevišķa nozīme ir tieši bioloģiski veciem kokiem. Mūža ilgums dažādām koku sugām ir atšķirīgs. Apsei tas var būt 100 gadu, melnalksnim 120 gadu, bērzam 150, eglei no 300 gadu, priedei 500, liepai 600, bet ozola mūžs var sasniegt 1000 gadus un pat vēl vairāk. Vecie koki nodrošina meža vides nepārtrauktību un kalpo par mājvietu dažādām dzīvo organismu sugām – sēnēm, sūnām, ķērpiem, kukaiņiem, gliemiem, sīkiem zīdītājiem un putniem. Visbiežāk tieši bioloģiskā mūža otrā pusē koks top par dzīvotni skaitliski lielākai sugu daudzveidībai. Uz lieliem veciem kokiem vienlaikus sadzīvo dažādas sugas dažādās debesis pusēs – ziemeļpusē ēnmīļi un dienvidu pusē saulmīļi. Nolūstot zariem vai dzeņveidīgo darbības rezultātā kokos veidojas dobumi, kas kļūst par mājvietu dobumperētājiem putniem. Savukārt veco koku izturīgajos zaros savas līgzdas vij plēsīgie putni. Taču koki savu bioloģisko vecumu visbiežāk nesasniedz. Tie iet bojā uguns, plūdu, slimību, kukaiņu un zālēdā ietekmē vai tiek nocirsti kokam sasniedzot tikai nelielu daļu no iespējamā mūža ilguma. Tieši tādēļ jau 90. gados mežsaimniecībā uzsākta atsevišķu koku mērķtiecīga saglabāšana bioloģiskā vecuma sasniegšanai. Veicot koku izciršanu, uz katru cirsmas hektāru atstāja vairākus augtspējīgus iepriekšējās paaudzes kokus, bet, ja tādu nav, tiek atstāti resnākie augtspējīgie koki. Priekšroka tiek dot ozoliem, liepām, priediem, mošiem un gobām, kā arī kokiem ar deguma rētām. Saglabātie koki spēj sasniegt bioloģisko vecumu, novērš pārāvumu starp koku paaudzēm un palīdz rast dzīves vidi dažādām sugām, ieskaitot arī aizsargājumās sugas. Koki cirtēs tiek atstāti kopā ar apaugumu, jauniem kociņiem, krūmiem un lakstaugiem. Nereti šie koki tiek saglabāti grupās. No šādas saliņas labāk izplatās dažādu augu sēklas un sporas, līdz ar to apkārtnē ātrāk atjaunojas mežam raksturīgie augi. Meža augiem raksturīga parādība, ko sauc par mikorizu. Katra augu suga veido īpatnēju sadarbību ar noteiktu sēņu sugu. Micēlijas apvij auga saknes, lai piegādātu ūdeni un barības vielas, bet pretī saņem svarīgas organiskās vielas. Ap saglabātajiem kokiem mītošie sēņu micēlijas strauji izplatās izcirtumā un veicina ātrāku meža vides atjaunošanos. Bet laika gaitā atmirstot, nolostot vai vēja ietekmē izgāžoties ar visām saknēm, vecie koki papildina atmirušās koksnes krājumus, lai turpinātu uzturēt meža bioloģisko daudzveidību.